20. gadsimts. Tas nebija vienkārši. Tāds revolucionārs, pilns ar kariem, ar agrāk neredzētiem līderiem, ciešanu, katastrofu, dabas kataklizmu un terora gadsimts. Bet arī laimes gadsimts. Noteikti, ka laimes gadsimts arī. Tas aizlidoja tik strauji, tas 20. gadsimts. Tas sapresēja laiku tā, ka mēs pat neuzspējām atskatīties, bet derētu. Derētu atskatīties un veikt kopsavilkumu, lai saprastu, kas tad mūs sagaida šī grūtā un straujā ceļa beigās. Doktors, profesors Mihails Laitmans. Vēl pirms 15 gadiem viņš pareģoja situāciju, kurā pasaule nonāks šodien. Bet viņu neviens negribēja dzirdēt, jo tad viss izklausījās pārāk fantastiski. Šodien ir klāt. Grūst pasaules ekonomiskā sistēma, pasaule stāv uz vēl nebijušas krīzes robežas, kura var beigties ar pasaules kariem. Šajā filmā doktors Laitmans veic visa notikušā analīzi, izdara secinājumus un piedāvā izeju no šīs situācijas. Viņa prāt, vienīgo izeju. Mihails Laitmans, 30 grāmatu autors, filozofijas doktors, antoloģijas un pasaules izzināšanas teorijas profesors, Starptautiskās kabalas akadēmijas dibinātājs un vadītājs, vispasaules viedo sapulces loceklis, pēdējais no kabalistiem, kas nes sevī zināšanas uzkrātas 5000 gadu garumā. Ko jūs domājat par šo gadsimtu, profesor Laitman? Gadsimts bija brīnišķīgs. Tas galīgi noveda cilvēci pie dzīves jēgas jautājumiem. Šajā gadsimtā cilvēkam kļuva arvien nemājīgāk, un viņš sāka jautāt jautājumus, par kuriem agrāk pat neaizdomājās. Ko es daru šajā pasaulē? Kāpēc esmu piedzimis? Kas būs rīt? Kas notiks pēc mirkļa? Un vispār, kur mani dzīve ved? Vai liktenis? Varbūt Dievs? Kad cilvēks uzdod sev šos jautājumus? Tikai tad, kad cieš. Bet cietis cilvēks ir ļoti daudz šajā 20. gadsimtenī. Šis gadsimts cilvēci sita un dzina to strupceļā. Kāpēc? Kāpēc tik daudz ciešanu? Un kāpēc ciešanas 20. gadsimtā ir tādas ļoti nežēlīgas? Kāpēc jūs klusējat? Tāpēc, ka laika mums ir palicis pavisam maz. Un mūs par to brīdina. Ko jūs ar to domājat? Mūs sagaida liela bēda. Tā ir uzrakstīts. Pasaulē var palikt tikai saujiņa cilvēku, kuri galu galā nonāks pie tā, pie kā pagaidām negrib nonākt visa cilvēce. Tas var notikt vienā mirklī. Mums jau to ir rādījuši. Tātad viss jau ir nolēmts? Viss nē. Vēl ir iespēja to apturēt. Kā? Beidzot ir jāsaprot, kāpēc mēs dzīvojam.
un sākt dzīvot tieši tāpēc. Ar ko sākās 20. gadsimts? Ar kino radīšanu. Nevainīgs izgudrojums varētu likties jampadracis. Patiesībā pasaulē tika ielaista varena ideja, kas noveda pie milzīgām sekām. Iedomājieties! Cilvēks sēž kinoteātrī, un viņam ir iespēja sajust sevi visā pasaulē. Viņam nav jāizdzīvo neskaitāmas dzīves, viņš dzīvo šeit un tagad, ekrāna priekšā. Parasts maziņš cilvēciņš, mazā provinciālā pilsētiņā. Viņa dzīvē nav bijis nekas vairāk kā garlaicīgs darbs, ģimene un neskaitāmas rūpes. Un lūk, viņš jau dodas pastaigā ar cara ģimeni. Vizinās pirmajā automobīlī, piedalās mītiņos un demonstrācijās. Viņš krīt kaujās un piedzimst no jauna. Ar kino palīdzību cilvēks ir panācis to, ka var pilnībā izjust varoni. Ar kino, vēlāk televīzijas un visbeidzot ar interneta atklāšanu cilvēkā sāka satilpt visa pasaule. Ar visiem pasaules satricinājumiem un baudījumiem. Ar visām revolūcijām un kariem. Mūsos sāka iekļūt vēlēšanās, ciešanas, visas pasaules prieki. Un tas viss vienas īsas dzīves laikā. Visi šie atklājumi tika veikti, lai mēs sajustu viens otru. Lai cik dažādi mēs arī nebūtu. Saprast un iemīlēt.